Domas sēdi. Sēdes darba kārtībā ir nākuši vairāk jautājumu klāt, kas nav skatījis komitejas sēdē, bet tā kā nākamā domas sēde ir nākamā mēnesī, tikai uz beigām, un ir tādi svarīgi jautājumi, kas ir jāizlēma, jāpieņem lēmums, tad ir, viņas jautājumi ir sagatavoti un iekļaut dienas kārtībā. Un tie papildinājumi ir šādi. Bāriņu tiesā par locekļu sastāvu mēs nesam skatījuši, bet viņš ir sagatavots. Tad izmaiņas ir civilās aizsardzības komisijas sastāvā, kas ir nācis klāt. Tad ir zemes sadalīšanas jautājums ir nācis klāt. Tad ir nācis klāt par vēlēšanu komisijas sastāvu izmaiņām un par parakstu apstiprināšanu. Tad ir nācis klāt par labākā darba darītāju izvirzīšanu. Tad ir nācis klāt par morālā kaitējuma atlīdzību 5000 eiro apmērā. Un ir nācis klāt par dzīvokļa īres līgumu izbeigšanu un dzīvās platības iedalu. Jautājumi visi ir sagatavoti. Mans priekšlikums ir iekļaut arī šīsdienas darba kārtībā un skatīt, varētu cauri visu, lai tur nākamā mēnesī jāgāja vesels mēnesis. Piekrītiet par šādu darbu kārtību. Mēs ir skatīt par to. Tad visi. Uz domas sēdi 7 deputāti. Varbūt, sakot, sāksim ar vienu no pēdējiem jautājumiem, uz kuri ir uzaicināts privātā persona, kam bija sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols. Tas ir par morālo kaitējumu 5000 eiro apmērā atlīdzību. Tā, es tagad pavariešu pie jums ir mājās, kad ar bakāt, ka tā vajadzētu būt izsūtītiem visiem, ja kāds nevarēja tur salasīt tā iesnieguma būtība. Var sakot, tā iesnieguma būtība ir tāda, kad ir sastādīts privātai personai administratīvo pārkāpumu protokols par turēšanas noteikumu pārkāpumiem. Un tagad pašvaldības policists Dainis Jākapsons ir savā ziņojumā iepriekšējām domas priekšsēdētājiem norādījis, kad tā privāta persona tur ir gājusi ar suni, kuram nav bijis uztuns un pavada, un suns ir bijis, tā kā liela auguma, viņš raksturojas ir. Un ir vēl otrs protokols sastādīts, tagad, kur nofiksēts ir, kad 3 suņi, bez saimniekiem, tur bija vairāk, pastaigājās par alsumu. Un
tagad šī privātā persona, pret kā ir sastādīts tie protokoli, vērš uzmanību uz to, ja, kāpēc viņam ir sastādīts protokols, bet tām privātām personām, kam ir tie mazākuma soļi, pret tiem nav tāpat sastādīts protokols. Es varbūt neizstāstīju visu to iesniegumu būtību, un tāpēc ir šodien arī uz domas sēdi aicināt privātā personas, nevis saukt uzvārdu, tāpēc, ka šis viss tiek ierakstīts un publicēts mājas lapā, ja privātā persona sauc kādu uzvārdu, tas tad nav manā kompetencē. Es varēšu tad apturēt, bet, sakot, es nedrīkst izpaust uzvārdus. Tad, došu vārdu, ja tagad privātā personai, lai par to iesniegumu sauc, un tad man protokola būtību pastāst deputātiem. Ir būtīgi tā, ka godīgi sakot, Ekolos kungs un tam lietas virspusēdi atrakstīt to būtīgi, tā būtīgi. Ir būtīgi tā, ka 2013. gada 11. aprīlī Alsmaņas novada pašvaldības policijas dēļas ekstitūras sastādījis administratīvu pārkāpumu protokolu par to, ka Kaidos ielas krustojumā Ojā nozaņu piedarīšanas suns atradās Alsmaņas novada teritorijā bez īpašām klātbūtnes. Iepazīstinot ar lietas materiāliem, es konstatēju, ka tur ir bijuši 3 suņi. Bet tālāk iepazīstinoties ar administratīvās lietas materiāliem, patiešām Jēkabpils ir sniedzis Alsmaņas novada pašvaldības policija Alsmaņas novada priekšsēdētājiem Grigorim Renatālam ziņojumu, kad Alsmaņā Liepa ielas un Ainavas ielas krustumā ieraudzījis vairākas suņas viltus bez saimnieku uzraudzības. Vienotiem no tiem atpazīst, ka Alsmaņas iedzīvotiem Ojāram Urbaņiem, kas no Alsmaņas aizsardzības visu, kas ir piedaroši. Stumķu liela auguma skrēja bez pavats savā vaļā. Minēto faktu pietiksēja, kāds fotoaparāta materiāls pievienot fototēlu. Ar savu rīcību attiecībā uz suņu pastaigāšanas koliegošanu bez pavads, bez saimnieku klātbūtnes, Ojārs Urbaņš ir pārkāpts Alsmaņas novada saistīšanas noteikumu numurs 9/2009, 8. nodaļas suņu un kaķu turēšanas noteikumu 8.4.4 punktu. Bet saistībā ar tiesvedību Alsmaņas novada doma iesniedza Kuldīgas rajona tiesai savus paskaidrojumus, kad 2013. gadā sakarā ar to protokolu, kas tika sastādīts man ar to pašu datumu, nav sastādīts neviens cits protokols. Līdz ar to es uzskatīju, ka no Alsmaņas novada pašvaldības policijas puses tā ir sava veidā diskriminējuša attieksme. Jo es atraucu Latvijas Republikas satversmi noteicis, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi likumam, ka tiesas priekšā. Tas ir viens. Es uzskatu, ka Alsmaņas novada doma kā Daņa Jēkabpils darbu devējiem ir atbildīgi par Alsmaņas novada pašvaldības policijas Daņa Jēkabpils rīcību. Un tāpēc uzskatu, ka man ir nodarīts morālais kaitējums. Ir atšķirīgi attieksme mērīgs būt, bet būtu vajadzēja būt, ja pārkāpums ir izdarīts, tad pārkāpums būtu jāizdara. Ja pārkāpumi personu iedarīs, tos būtu jāpērno vai neatkarīgi no tā, vai viņš ir. Neatkarīgi no tā, vai tas suns ir liela auguma, vai viņš ir maz auguma, vai tā ir sīvēt, vai tas suns ir sīvētē vai vidītē. Un pēc tam es domāju, ka Alsmaņas novada saistīšana noteikumi attiecas vispirms uz pašu Alsmaņas novada domu. Un tas ir doma un pašvaldības darbiniekiem. Bez šaubām, ka godīgs
Es pat zinām, kāda būs jūsu balsojums, bet godīgi sakot, par šim lājām tiesā nav izšķir. Un tas ir viss. Principā, varbūt es varu uzdot deputātiem jautājumu. Kāds ir? Varbūt jūs varat uzreiz nobalsot un pateikt savu nostāju. Vai man jāgaida tomēr, kamēr būs komisijas sēdes beigas, lai uzzinātu jūsu nostāju. Kā jūs uzskatāt? Tāds balsojums būs, jā, kad nebūs vairāk jautājumu, beigsim debatas, tad tūlīt arī tā nobalsosim. Man jautājums ir, kā tev tieši izpaužās tas morālais kaitējums? Es uzskatu, ka tā ir tīrākā diskriminācija. Tāpēc, ka uzraudzījuma lielāks sums, par to viņš tiek sodīts. Tiem, kuriem mazāk suņi, tiem netiek saukt, ka diskriminācija. Ja tā nav akšanīgi attieksme, tad par no vietas. Es saprotu, tā ir, ka tiem suņiem tiek atpazīties un pēc tas ir suņi atpazīties. Par to suņu atpazīšanu, tas būs policistam, kungs ļoti labi zina, ka policistas pienākums ir novērst likuma pārkāpumus un noskaidrot, kas ir likuma pārkāpums izdarījis. Jārakšanam bija 9 mēnešu laika. Tu atvainojies. Viņš jau noskaidroja. Viņš uzrakstīja protokolu. Sunis ir tavs. Tie pārējie 2 suņi kāpēc? Arī notiek. Mums tagad nerunājam par pārējiem 2, tieši par tevi. Es saprotu, tas runāja par Te ir tā, šīs jautājums ir pārsūdzēts neskaitams instants tiesās un beigās Liepājas, jā? Nē, augstāk. Apgabala tiesa pieņēmusi lēmumu, ka lieta ir šī vispār izbeigta. Jo mēs esam tādā laikā izņēmām šo punktu ārā no mūsu estošiem noteikumiem. Un tas viss ir par labu vainīgai personai, tāpēc lieta tika izbeigta. Klausies, ļauj man izteikt līdz galā. Otrkārt, par jebkādiem morāliem kaitējumiem neizskata doma, bet izskata tiesa. Tad jāgriežās par šo jautājumu tiesā. Es neesmu protams. Vispār labprātīgi mums labprātīgi, lai nebūtu jātiesājās. Jūs gribētu pa visu Latviju tas aiziet, jā? Protams. Protams. Šie morālai kaitējumi jau cik ir? Tādēļ jūs uzskatāt, ka tā ir normāla situācija, jā? Šeit nav diskriminācija. Jūs saņēmat amatpersonas atbildi jums. Ķīnas atbildi jūs saņēmat? Ja jums šā atbildi neapmierina, jums jāgriežās ir tiesā, lūdzu. Tikai lieta jau sen ir izbeigta. Jūs maldaties. Labi, es tagad maldos, bet tas ir mans viedoklis. Tas, ko jūs tas ir tā tīrākā demagoģija. Jo atvainot, tiesas spriedums ir sakarā ar administratīvo protokolu, kur pēc 9-0. Šitas jātiec uz protokolu, kur pēc cipariem 9-1. Tad nevajag maldināt pārējos deputātus. Maldināt jūs visu laiku. Mēs šeit nemaldinām nevienu. Bet saprotu, kas attiecās uz to ziņojumu. Pēc ziņojuma es vismaz saprotu, kad Jēkabsons ir ziņojis Rozentālam un raksturojis suni kā atpazīstam, jā, bet nosaucis par lielu augumu suni, jā, bet viņš nav norādījis, ka tāpēc viņš sastāda, ka tas ir liela auguma suns, jā, bet sastādīts tiek pavisam tas protokols pēc suņu un kaķu turēšanas noteikumu punktu 843 un 844 neievērošanas, jā. Jautājums jums cilvēkiem, kāpēc pret tiem 2 pāriem suņiem protokols netiek sastādīts? Paskaidrojiet man, kāpēc? Es uzskatu. Un kāpēc administratīvā komisija godīgi sakot,
pat izskatīt, godīgi šo administratīvā pārtikuma protokolu, kurš sastādīts tikai par 1 stundu. Kāpēc jūs neprasījāt, kā vajag pārkomis politiski sastādīt attiecīgā ar 2 stundu, kā par pārējiem stundiem? Tā kā godīgi šo, bez šodien, kad administratīvā komisija ir, bez šodien 5 jākšķom neukumīgā rīcība. Labi, te nav ko diskutēt, viņš jautājums jābalsīt. Tā deputātiem ir kas sakāms, jā. Tad saprot, bija tas iesniegums bija labprātīgi apmaksāt 5000 eiro. Jūs tiesa, ka šādā viņiem prasības pētījumu, šādā jau tiesa viņiem pretiem prasības pētījumu, kamēr es neesmu izgāju to labprātīgos procesiem. A kā jūs teicat, 5000, no 10 vai 1? Nē, ja jūs gribat maksāt 10. Mēs 50 eiro varētu tās 2 mūsu nodzēšu, un te jau labprātīgi viss kārtībā. Ja pa summu, tad ir 5000, un ja nobrauc avārijā, tad var 10 paprasīt. Normāli, labi. Jā, cik tā kā labi. Es domāju, ka nav pa spriedē, lai balsot. Kas ir par to, ka izmaksāt morālo kaitējumu 5000 eiro? Ne jau par summu iet runa. Iet runa par to, vai jūs esat mierā atzīst, ka ir noticis mums pārkāpums manas tiesību aizskārums. Un par morālu kompensāciju mēs pēc tam varam parunāt. Bet pirmkārt jau vajag to, vai jūs atzīstat, ka ir noticis tiesību aizskārums. Tātad, kas ir par nav pretī 8 atturās nav. Lēmums nav pieņemts, tad neizmaksāt morālu 5000 eiro apmēram. Jā, paldies. Viss var paldies. Pirmais par interešu izglītības pulciņiem. Es labprāt par šito notikumu. Ko tu dari? Es gribētu. Nu, šito mēs skatījām komitejas sēdē. Te jau ir šitos jautājums, ko mēs izskatījām lietu. Tas ir šitas komitejas sēdē. Nu jā, mēs komitejas sēdē. Tur mēs varam balsot. Nu? Tātad apstiprināt skolēnu interešu izglītības pulciņus, kas ir par 8. Tātad nākamais ir grozījuma Malsumas novada Vāriņties nolikumā, ja? Nu, tas, ko mēs skatījām, tas bija par to darblaika izmaiņām. Kā domē pieņēmam izmainīt darblaiks, viņiem nolikumos bija tur ielikts iekšā. Tā agrāk tad jāmaina viņiem arī nolikums ir, tas ir viens, un otrais, kas ir vienu no Vāriņties locekļiem atbrīvot. Un tā Ligitas pašai atbrīvot un vienu Vainovs ieņēmt, jā. Nu, tā atbrīvot Ligitas paši, jā, nu tā. Tā es sapratu, tad tur bija rakstīts. Tad, kas ir par? Jā, nu, sieva. Kā viņai izteikumi? Atbilst? Augstākā. Kas tu vajadzēja? Pedagogs. Es tikai tā. Es nezinu. Tikai tā.
ir par izmaiņām civilās aizsardzības komisijas sastāvā sakarā ar to, ka Aleksandrs Stepaņoks pāriet darbā uz Kultīgi, jā, uz valsts universitātes izglābšanas dienesta priekšnieks, un viņš ir uzrakstījis to iesniegumu. Kas ir Inga Muller? Uz Ingus. Ingus, to es domāju, ka tā man bija. Locās latviski no Inga Mellera. Viņš ir Mellers. Jā, tas ir. Un tad, var sakot, izslēgt tad Aleksandrs Stepaņoks, jā, un tad Alsons tā postīņa, priekšnieks. Viņš no sūtīs un piedāvājums. Kur tad? Viņš kā vietējais. Viņš ir Alsons posteņa priekšnieks. Tas skaidrs, bet nav jābūt iedzīvotājiem. Nu, mums iedzīvotāji viņš nav, nevajag jau. Nē, nevajag, jā. Tur jau strādā, nu kā, sadals tīklu tāpatās, kas tur viss tur tie arī nav mūsu Tu iedzīvotāji. var būt deklarēts daļa, kuru strādā daļa, kur. Bet Centrāla vēlēšana, tu domāju, ne? Vēlēšana mēs vēl nav tikuši. Atceļ sākās, nu, ceļ. tātad, kas ir pār kādām izmaiņām, kas ir pār? Astoņi. No sastāvšos noteikumu, tāpēc nozīmnieku turēšanas noteikumu apstiprināšana. Nu, tās izmaiņas, ko mēs pagājušajā komitejas sēdē skatījām, tās te ir izstrādāts iekšā. Mēs sūkam projām uz varām, bet ir redīgi. Deputātiem kāda domas ir? Sūkam projām. Ko? 106 APK ir vēl Es izstāstīšu, kā ar naudas, un tās naudas summas mēs nedrīkstam noteikt citādāk, kā ir AKP administratīvā pārkāpuma kodeksā. Ja? Un tāpēc viens no tiem iemesliem, kāpēc izņēmām toreiz tos un mainījām par tiem suņiem, ja? Tāpēc, ka mums nebija ielikts brīdinājums. Ja? Mēs bijām sākuši ar 5 eiro tikai. Ja? Un var sapot, un līdz ar to varā ministrija mums aizrādīja, ka ir nepareizi, ka ir jāmaina tās. Un atlikām atpakaļ, bet tad otroreiz, ka viņi tad, kad vispār jāizstrādā par mājdzīvnieku turēšanu atsevišķi noteikumiem. Bet tad iepriekšējā nolikumā, kārtības noteikumos, tur nebija pareizi noteikta tā summa. Ja? Un tā jau ir viens no tiem iemesliem, tā ozoliņa arī. Mums bija toreiz jāuzliek 5 lati, uzlikām brīdinājumu, un tad tur visā tur muģinājās, bet ne jau tāpēc atcēlu to. Man liekas, ka te laikam mēs jau bija palabojuši to brīdinājumu. Nedrīkst tātad aiziet zem zemākā un uz augstākā. Pār augstākām, kā ir noteikts. Tas ir labi līdz. Jā, tas soda nav. Mums tur bija brīdinājums. Tā pirmā variantā bija tas, kas bija, ko mēs saņēmām, kas ar mantojumu, tur bija 100 eiro būs tā kā 10 reizes. Bet kāds viņš jau būs pamatā, to mēs vēl nezinām, kad atnāks no varam. Dacīte, tā jau viņš netiek likts. Tā neviens netiek likts, tas domā, uzreiz, vai ne, ir jau tā, bet ir mums personas, kas jau 3. reizi tiek sastādīts gadu laikā protokols, kas vispār neievēro. Tad piedīkams, bet tur ir vajadzīgs, tas nav palielināt. Jo rēķinu mums ir problēmas ar lietuvām īrēm, kur vēl uz to nav, kur būs 102.
Nu jā, bet daudz atceries. problēmas, mums vairāk algu nekā mēs mums mazāk. Nē, nu tas ir viens, jā, bet šeit jau ir ne tikai par suņu karti, ir vispār par mājasdzīvnieku turēšanu, jā. Nu, kāds bija gads 90. gads sākumā, kad viens, iedzīvotājs te savu dzirgu spīdzināja, Nu jā. Tur brīdinājums, labi, viņi varēja bija brīdinājums, Pēc tam Es uzskatu, ka vispār jau pēc dzīvnieku spīdzināšanu tur par brīdinājumu pirmo reizi jau nevar būt nemaz. Tas jau ir. Tā ir. Cilvēks var pateikt kaut ko, bet dzīvnieks te pateikt nevar. Nē, tas... Protams, to jau tad izvērtēja administratīvā komisija. Tam jau ir komisija. Es saprotu, ka pašai privāta personai tagad par 2 protokoliem brīdināja, nedara tā, Skaidrs, jā, balsosim tāpat jau būs. Tad apstiprināt, jā? Tas ir par 8. Nākamais ir par nekustamā īpašuma adresa apstiprināšanu. Šeit ir nekustamiem īpašumiem reģi 1 ar piekļūšanu. Tas ir tas. Un reģi 2 vai saistītām ēkām apstiprināt. Tātad, kas ir par 8? Tā, šeit jums jālāk ir pašiem, jā. Tad ir atdalīt, pirmais ir atdalīt no vienas zemes gabalu un nosaukt, dot jaunu nosaukumu un nosakot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībai. Tas privātās zemes. Kas ir par 8? Un otrais ir no kā zemes gabalu nodalīt zemes gabalu un piešķirt nosaukumu, jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībai. Kas ir par 8? Pēc 7. par parādu summām mūzikas skolā, pirmsskolas izglītības iestādē un īrēm un komunāliem maksājumiem domē. Šo mēs jau te komitejas sēdē debatējām. Es vienīgi piebilst, ka no šīs sarakstīs viens mērķnieks, kas bijis priekšējais samaksājumi šomēnes samaksāt. Tad bija, kad iedvērnās viens mūzikas skolas audēkļu vecāks un 2 īres un komunālo maksātāju parādnieki, kas maksā, teiksim, arī turpmāk, kurš samaksā un, teiksim, vismaz nostāja reāla līguma, vienošanās, ko maksā, pietiks ņemt ārā un netiks sūtīt. Sniegs prasības tiesām. Mēs ir komitejā izrunājot. Vienkārši es informēju par to, ka mazu lietu ir sarāvies saraksts. Nē, tā jau tas ir. Kā tā? Tad Tad vispirms jau mums bija tagad jāizslēdz tie, jā? Tie jā, tas pirmais. Par nav piedzēm. Jāizslēdz tie līguma notivitorijas. Nē, tur mēs neko nevaram. 2 mūzikas skolā un 2 No šitiem nav līguma, šitam tik un tā, mēs tur piedzīt nevaram. Viņiem nav līguma, viņi arī, piemēram, te nav un arī pirmskolas izglītības iestādēm. Šim te jau tam jāpievērš uzmanību, bet līguma mums ir būt.
Tā tad tas sāks neslēgts līgums un tik ies, tad mēs visu laiku Tur jau tas ir 2007. Nu, veci, es saprotu, bet nu tā, tagad atkal nebūtu nākuši reiz, kādam nebūs līgums. Un mūzikas skolā tur ir 11. gads un 10. gads. Tas veci. Cik es saprotu, tagad viss ir. Brīdīgais saraksti bērni, bet vispār nekāds līgums neslēdza. Un tad sākām prasīt, tos līgums sāka slēgt, bet tie laikā jau... Nē, nu viss, tas šitām tos jāslēdz ārā, tev nenozīmē. Divos balsojumos var sakot, tagad pirmo, tad šitiem te to izslēgšu. Kas ir pār? Pirmo, otro punktu tagad balsojam, kas ir pār 8. Un trešais punkts ir juridisko pakalpojumu sniedzēji minētai Ķinei uzsākt parādu piedziņu lietas vadīties no pielikuma pieminētiem dokumentiem. Tas ir noreikumi par īres komunāliem maksājumiem, par parādnieku noreikumi par sauso sadzīves atkritumu izvešanu, ilgtermiņu parādiem, pirmsskolas izglītības maksājumi un mūzikas skola. Tātad deputāti doma balsojam? Balsojam. Kas ir par 8? Nē, nu slapstēs, neies parādi. Tad pret korupciju mēs jau varam uzreiz balsot. Savu pusu vidēji, jā? Nē. Nākamais ir par pretkorupcijas pasākumu plānu. Prasīt tādu. Ministra kabinets ir izdevis rīkojumu, ar kuru apstiprina Knabām. Tā 10 vēl atpakaļ arī prasīts. 10 vēl arī bija. Un tagad izbeidzās tas termiņš, kurā tas bija iepriekšējā. Tagad pa jaunu. Viņš tur tas pamatnostādnes tikai plānā iekšā. Tas vajag ir pašvaldības iestādēm. Tātad, kas ir par šī plāna apstiprināšanu? Kas ir par? Tas mēs iedot. Tā, 7 par, pretī, atturās. Nesaprot šī dokumenti, jā. Lūdzu, ierakstīt. To mēs ministrijā esam. Es pieņemu, ka tiks arī kaut kāds plāna izpildes ziņojums.
plānu izpildu ziņojums. Es tagad nācu uz domu, neatsās tiklens kādā. Uz galvu nevar nolikt, ja tad sastādīs aktu. Grigori, tas ir plāns, plāna teica valdība varētu atspētīties, ka visi kārši. Eiropas Savienībā, ka mēs cīnās ar korupciju. Plāns tā jābūt arī kaut kādai izsekošanai. Tas ir plāns, tas ir plāns teica, tādiem no turienes čupā. Atbildīgums un pasākums. Tā nākamais ir par pašvaldības grants datmas kritēriju apstiprināšanu. Šito mēs komitejas sēdē skatījām, jūs arī devāt priekšlikumus, tagad pie kritēriju tā kā. Tas ir kādi tie punkti, jā. Cik par hartu to kritēriju dotos punktus, lai izvērtētu, kur tagad sēd mēs 1., 2., 3. kārtām. Mums ir šajā plānošanas periodā kvotas, jā, kas, teicam, Eiropas naudas, kas pienākās pašvaldībai, šo ceļu sakārtošanu. Jā, tikai mums ir pašiem jānosaka prioritāti kādām ceļām, cik tad tās naudas izies, tad vajag pār, nākamo var. Cik daudz tas kaut? Kvota? Kvota 380. Jā. Bet paklā, vai tas pirmais punkts nav pārāk sašaurināt? Tikai lauksaimniecību, produkciju, ražošanai un pārstrādājumu. Tāds ir tādiem noteikumi. Tur ministra kabineta noteikumi ir, jā, ko tā ir prioritāte. Un citi uzņēmē darbības veidi nav prioritāte. Prioritāte atbalsts saņemšanai lauksaimniecības produkcijas, ražošanas un pārstrādes objektiem. Tur ir un es ieliku tā vārdu vietā vai paplašināt. Jā, tur nav saistība ne ar mežiskrādu, ne ar tūru, ne ar kultūru. Bet pirmās 10. Tad kuri tad mums ir lielākie nodokļu maksātāji pašvaldībā? Bet redz, kur ir kaut kas mežs. Ministra apstiprināšana numur 475, kurā ir noteikts pirmais punkts, pirms sekretāri. Jā, ministra kabinets nosaka pirmās 2 prioritātes. Nē. Kas vispār ir domāts darīt? Tā diezgan liela nauda, vairāk ir pašvaldībā 100 km ceļu, 200 euros kilometru, vienu pusi no tiem ceļiem, es domāju, tā, kurš mūžam jau es nekad neko nedarīšu. Tas jau ir kaut kāds 600 euros. Attīstības plānā mēs ielikām tos ceļus iekšā un sākam tikai bija viens, jā, mums bija viens pēc tam, kad labojām, tad pieņēma plānu, laboja, nolaboja uz 13, jā, tur viss te ceļi salikt iekšā. Viss nedekošana, nosacīt nedekošana. Tur arī ielikt ir pašvaldības ceļi. Mazāk nozīmes tur, kur ir lauka apkārt, kur ir zemniekiem jātiek. Jā.
Zinu, ka pašvaldībā ir tāda ceļa, kas, piemēram, iet kaut kur pa mežiem, tur ir pašvaldības vai visu valsts. 100 kilometru kaut kādiem gadiem. Jo visi ceļi, kas iet, ir vairāk par vienu māju, tad tas privātais. Ja 2 mājas, tad tas ir, bet līdz šitā. Bet lielākā daļā visu mežu tomēr, kas ir kaut kur jau Man personīgi konkrēti gribās zināt, vai nevar ceļu, kas ir iet uz Ķīšiem un Ezermaņiem, kas ir brīvi turismu uzņēmēji nopietni, ja? Un tas ceļš skaitās, tas nav pašvaldības. Jā, bet vai mēs to ceļu nevaram pārsakpusēt, ne? Tie ir mūsu nodokļu maksājumi, galu galā. Tas ir iet uz viens ceļu. Un tie arī gan lauksaimnieki, gan turismu uzņēmēji, un viņi ir jebkur ārpus, jebkur. Diemžēl, un mēs tur vedam arī savus viesus, ne jau tikai viņu pelnu. Bet tu tos 13 ceļos neietilp tur iekšā? Nē, viņš nav. Tas ir privātais ceļš, ja tā? Un šitie ir pašvaldības, šitais jau bija pašvaldības. Ja ir privātais, tad mēs pat viņu nevaram iekļaut, vai kā mēs gribētu. Viņu nevar pieskaitīt pašvaldības ceļiem pārreģistrēt, vai kā mums tur jābūt. Tad jau tur jau visam zemes grāmatām. Tur es pat nezinu, kā to var izdarīt. To tik viegli nevar būt tērā, līdz ar to, kas tur saistīsies ar naudas summām, kas to dzēsīs visu. Tas nav vienkārši. Palikt neziņā, jo uzskat galējās paliks par savējo ceļu un visu. To ceļu ir ar nopietni jēga. Nē, tad ir vienkārši jāskaidro pašvaldības nostāja, vai konkrētiem nodokļu maksātājiem arī tur nepašvaldības kaut kādu pretību. Nē, vienkārši. Es jau to saprotu, jā. Bet tā tomēr ir mūsu izlūkšana, ka tādu ceļu pie konkurentu uzņēmumiem ir aizskatīt. Jo līdz šim jau cik vien esam spējuši arī tīši un nezināt, ka ceļu ir labāk. Tātad par kritērijiem. Tad jau tas vēlamies punkts, ka to ir savā. Tad apstiprinām tādu, jā? Tad ir skaidrs.
kas ir par to, kad apstiprināt kāds pusmērs? Tātad 6 pār, pretī, atturās 2. Lēmums pieņēma. Nākamais ir par remontdarbiem Raina ielā 2. Tas ir pasta mājā, kur bija betovs privāta prakses pieņemšanas telpa. Vai telpā var sakot bija uzņēmēja darbība. Un tagad ir sastādīta tāmas izmaksas ir 800 eiro. Tur vajadzētu priekš kanalizācijas, ūdens vadu un siltā ūdens boilē. Un tad viņa pati, kas tagad pēc telpas grib īrēt, nomāt, ir ar mieru pusi no tās summas jau uzreiz, tad maksāt, jo šādas naudas plānots budžetā nebija. Un tad paliek otru 400, es domāju, tur otrs 400, ja tagad, tas mums tagad bija skolā, kur uzklāja to streetball laukumu, gumija tagad, tur ir nekvalitatīva un darba un līmēšana nevar pieņemt, un to tad arī šogad tad neizdarīs, tad tur tad paliks otru 400. No šitā te samaksā. Pa gumiju mēs samaksāsim par to. Tur ir labas nos? Tad pa metru bija, metri ir uzlikts un tā gumija nāk nos un mēs nepieņemam tā. Jā, un viņiem jālīmē pa jaunu, rudenī vairs nav. Tas ir jāatliek. Apmalīts mēs atlikām apkārt, viņš jau ārā tagad nešķīst, bet vienalga viņš jau kā nav pielīmējies uz to betonu skraugas paliek. Krasies arī apakšēc ir savs silums. Tā kā ir segums, tad 400 būtu kā paņēma. Ja arī nekrietās šo nāku remontēt. Jā, remontēt, kuriem apstātiem. Vajadzēs. Jo principā tagad, var sakot, kā telpa stāv brīva, ja, tad par 2 gadiem, tagad neiegūtājs ir kaut kādi 400 eiro. Kakrās tās siltums, viss, kas tā telpa ir apkurināt tiek un tas par tukšo. Cik tur pa siltumu, pa kvadrātmetru? Kenkars nevar. No kvadrātmetru ir pieeģi. No 1,494 eiro. Siltums, jā. Protams, PVN, bet tas nāk iedmeši, ko mēs PVN, ko mēs atkal nopērām. Bet PVN ir 21%. Nav tā apnopērām. Skaidrs, ka kaut ko. Polskoju. Tad, kas ir par šādu lēmumu? Kas ir par 8? Izfiks citādām. Tas būs. Tas ir fiks jātājis. Viņi pusi maksās un tām ir tagad, un kas tājas ir, taisies. Jā, tas ir tik smeļot. Un gumija neuzlīmēs šo. Jā. Viss kārtībā. Tālāk ir par vēlēšanu
komisijas sastāvu izmaiņām un par parakstu apliecināšanu. Direkta Lindas komisijas sastāvs sekretāre uzrakstīja izsniegumu par viņas atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas un otrs komisijas loceklis ar deputātu parakstu lūdza iekļaut viņu komisijas sastāvā, rezultātā Aiga un Agaploti. Tas ir par vēlēšanas komisijas sastāvu, kas attiecās uz parakstu vākšanu un atbildīgā darbinieka nozīmēšanu kā vēlētāju parakstu apliecināšanai. Tā kā šis uzdevums nāk tikai kā uzdevums, bez papildus finansējuma un piekļuvi iedzīvotāju reģistram ir kancelēs vadītāji, tā respektīvi to es arī esmu pieteikusi, kad Alsungā tepat kancelējā notiks parakstu vākšana par normatīvo aktu grozīšanas iespējām un parakstu viena izmaksa ir 1,40 eiro. Tas ir referendums. Jā. Deputātiem. Tātad balsē, kas ir tā? 7 ir pār, pretī, atturās, 1. Par morālām kārtēm mēs jau izsmējām, ja? Tas, ko tu domā, kad Ķīna, kur atbildi sagatavoja šito teikt? Šito ceļu viņas vēstuli sagatavot atbildi. Mums ir bijis sūtīt. Ķīna sagatavot vēstuli. Ķīnas atbildi. Tas šitai teikt sākumā, kas ir? Šitai būs jā. Ķīna sagatavoja priekš manis. Kā atbildi. Vai es nevaru? Vai tu nosūti? Kad starpīgi. Atbildi sagatavot. Jau visi minēti. Es domāju, ka tā jau viņiem ir aizsūtīt. Tas minēts, ne? Bet kāda starpība atbildes tur ir? Nebojā, nē, baidus priekš. Kur nē? Nākamais ir par bilotīgas līguma izpēršanu un dzīvumās prātības iedāvu. Tas ir te Pils ielā 2, viens atsakās no dzīvokļa. Un tad līdz ar to, kas tur ir tieši rindā. Kas ir par 8. Nākamais par labākā darītāju pieteikumu godināšanai nosaukuši jāsūtien ārā. Un kad būs ievēlēta personālijas, kurus godināt, tad mēs vērtēs pēc kā mums esošā nolikums. Tas bija vēl par tiem aldiņiem, es saku, tad šogad nav, ne? Nē, tas nav. Elektronas vadītājums.
Nu, tad vēl klāt. Manuālu kuģeņā. Tas Mutiski nevar. Pirmā, ka lūdzu piesīt paldiņā, es domāju, to vajadzētu. Uzrakstīsim tik paši. Jā. Nu, jānobalso par šito. Tad kas ir par to? 8. Jā, paldies, līdz ar to.